Čau visiem! Sveicināti! Sveicināti visiem! Jūs visi klausāties Burkāni bez cenzūras. Šis būs podkāsts, vai mēs viņu varētu nosaukt par diskusiju vai sarunām. Vienalga, katrs var savu kā gribēt, bet galvenā tēma ir vegānisms. Mēs esam Vegānisms pāri visam, un tad ir kārma vēl. Jā, vegānisms pāri visam, vegānisms kā dzīves veids, dzīves stils, filozofija un tik, cik viņa var būt no sākuma mūsu prātos, noteikti pirmajā vietā, un tikai pēc tam mūsu ķermenī. Jo kāda jēga mums būt vegānam, tāpēc, ka vegāns ir kāds, ja mēs neesam vegāns galvā, teiksim, tas, ko es domāju, teiksim. Par vegānu jākļūst no sākuma mums mentāli, un tikai pēc tam mēs varam pāriet jau fiziski. Jo fiziski pāriet uz vegānismu ir daudz sarežģītāk. Lūk, jā. Tāpēc parunāsim, jā, un tad tas pats svarīgākais būs, mēs sāksim ar karmu, ar to, ka ir karma, vai viņa ir, vai viņa nav, tas katram pašam cilvēkam jāizlemj. Un, protams, es centīšos runāt tā, lai nevienu neaizvainotu. Bet gadījumā, ja kāds tiek aizvainots no maniem vārdiem un nevēlas piekrist, ka karma eksistē, tad, diemžēl, tam pašam cilvēciņam jācīnās ar to, kas viņu aizvaino, jo mans mērķis nevienu aizvainot nav. Un tas, ka tā ir karma vai nav, tas ir rakstīts veidiskajās zināšanās, tāpēc mēs ņemsim, teiksim, to fragmentu, kas ir karma no veidiskajām zināšanām. Tu esi tāds daudz esi lasījis, jā? Nē, esmu daudz lasījis, to var lasīt, un tāpatās tu nevari saprast līdz galam, jo viss ir diezgan sarežģīti uzrakstīts patiesībā. Bet daļa no tās ir, kā mēs šobrīd dzīvojam, no veidiskajām zināšanām, jā. Mēs dzīvojam nepareizi. Es teiktu, mēs dzīvojam pareizi. Mēs ar tevi dzīvojam pareizi, pārējie dzīvo nepareizi. Nē, nu labi. Var arī tā teikt, jā. Bet es uzskatu, ka viss ir pareizi. Un kad jebkurā gadījumā, jebkurš ēdiens, kurš mums šodien ir uz galda, tieši konkrētam cilvēkam, tas ir tas, kas viņam palīdz sagramot šo pasauli. Un vienalga, tā ir gaļa, tas ir alkohols, tā ir smēķēšana, vai arī tas ir auglīts, dārzenīts, bet tieši tā substance, kura mums šodien ir nepieciešama, viņa mums palīdz. Un viņa nevar būt slikta. Viņa nevar būt slikta, tāpēc, ka tad, ja mēs pēc tam izvēlamies ābolīti, nevis kūciņu, tad mēs necienam to brīdi, kurā mēs bijām. Es izvēlos kūciņu. Kūciņa ir šitā ir vegāniskā vegānais snikerīts, jā, vegānais snikerīts, jā. Bez piena, jā, bez gotiņas piena. Es tādā ziņā grēkoju, es šādi lietoju produktus, kur ir olas iekšā un piens, bet ļoti minimāli. Nu tas pārējais posms, jā, man arī ir pārējais posms bija šausmīgi straušs, un tad, kad viņš pārgāja šausmīgi straušs, es sapratu, ka ir vēl saikne ar iepriekšējo pasauli, iepriekšējo es, tāpēc to tik strauji nevar. Un tagad lēnā garā jau tu apzinies, ka tas viss nav nepieciešams tādos apjomos, kādos ir bijis agrāk. Pats primārais ir minimalizēt, līdz minimumam minimalizēt dzīvnieku produktus. Gan gaļu, gan pienu, gan olas. Minimalizēt, cik vien var, apzinoties, ka to ir tā produkta cena, ir dzīvnieku ciešanas un nāve. Tālūk. Nu jā, un ezotērijā, veidiskajā zināšanās saka par to, ka visa tā informācija, ciešanas un bailes pāriet tālāk cilvēkam, apēdot šo te produktu. Iespējams. Un, ja mēs paņemsim vienkārši Latviju kā tādu, ja mēs redzēsim, ka cilvēks ir tik šausmīgi neapmierināts ar ceļiem, ar valdību, ar sievu, ar bērniem, statistiskais vidējais latviečs ir šausmīgi neapmierināts. Un ja mēs pastīsimies, kas viņam uz šķīvja ir, viņam uz šķīvja ir dzīvnieku izcelsmes produkti. Un ja mēs skatīsimies par karmu, tad šis cilvēks cieš. Viņš cieš dēļ Latvijas ceļiem. Man tas ir, es šausmīgi smējos, ka cilvēki saka, ārprāts, kāda Latvijā ceļi? Es saku, kādi ceļi? Es mašīnai 5 gadu laikā ritošajā ne santīmu neesmu izmetis. Es saku, tak nebrauc pa tiem ceļiem. Iekšā nebrauc tajā bedrī, apbrauc to bedri. Nu, tak skatīties vajag uz ceļu. Un te ieslēdzas tā upura loma cilvēkam, ka viņš ir upuris, kad, nu, lūk, vainīgs ir tas, vainīgs ir tas, vainīgs ir tas, un cilvēciņš cieš. Tā ir tā karma, tā ir tā ciešana,
kuru viņš apēd ciešanu, un pēc tam viņš to ciešanu dod jau tālāk pasaulē. Ko es gribētu teikt? Mēs nezinām, kāda būtu vegāna pasaule, vai būtu visas smagās slimības, vai būtu tik daudz noziegumi, kaut kādi tādi visādi brīnumi. To mēs nezinām. Tas ir normālajā gaļēdāja pasaulē, jo pasaule vienmēr ir bijusi normālajā gaļēdāja un tā tālāk. Vegānisms ir 1% iedzīvotāji, esot tikai vegāni, es skatījās. Apmēram ap 1% kaut kur. Tas ir maz, bet uz kopējo pasaules iedzīvotāju skaitu tas tomēr ir ļoti liels cilvēku skaits. Agrāk bija vairāk. Man nesen bija klients no... Pa valstīm tur ir atkarībā kurās. Es šodien skatījos Google, es jau nezinu, cik tie dati precīzi ir pareizi un tā tālāk. Google jau arī melo. 1% tas ir ļoti minimāli. Kaut kur raksta 1 līdz 2, kaut kur ap 1, kaut kur zem 1, kaut kur visvairāk bija Meksikā it kā. Tā Google smēt. Amerikā ap 3%, Meksikā ķipa 9%. Eiropā kaut kā 2 laikam, kā kur. Es Latvijā zinu vienu sievieti vegānu, ķipa zinu tikai. Un tevi, tu ķipa slavenākais vegāns manā izpratnē bija. Cits es nekur internetā nav redzējis. Kas kaut ko runā par to tēmu. Ir dzirdēt, jā, tu teici, kas tur Fredis esot. Fredis ir, jā, tas ir viņam arī, kā mēs redzam, kā viņš uz skatuves izskatās un darbojās, tas ir cepurnost, jā. Ir daudz cilvēki, vienkārši cilvēks to nepopularizē. Bet viņi nerunā par to. Viņi nerunā, tāpēc, ka viņi zina, ka cilvēks, kurš ēd gaļu, viņš ir naidīgs. Un viņš nespēja pieņemt to, ka tu atšķiries. Un tas ir pilnīgi normāli. Un tas nav nosodāmi. Tas tā ir, diemžēl. Vai par laimi. Kā tur īsti ir, es īsti nezinu. Vai arī tas pats uzskats, ka arī bērniem jāēd gaļa. Bērniem jāēd gaļa. Ja? Tas man visvairāk palicis atmiņā. Un, zinu bērnus, kuri nekad nav ēduši gaļu. Viņi ģimenēs, pauģēs, neēd gaļu, viņiem viss kārtībā. Es domāju, jo ātrāk sāk to gaļu nēšanu, jo tad ir vieglāk uz to. Viss. Bet arī droši vien, ka tas ir gēnos. Ja tev tur ir kaut kādi entie senči bijuši baigie, drausmīgie gaļēdāji, tev būs grūtāk noteikti tam vegānismam pievērsties ķermenim. Jo tev gēnos ir visticamāk, ka tas iekšā. Tas gēnos viennozīmīgi. Kaut gan, vairāk jau laikam tomēr, ja bērnībā tu laicīgi sāki to, bet man tā liekas, ka baigais ir pret to spiediens, ka bērns apmēram, tu jūs dariet, ko jūs gribat, bet bērns tur ķipā nemēģiniet apmēram indēt gandrīz vai. Ķipā, dodiet viņiem gaļu vajag, jūs sāk bērns ar vegānisko dietu, apmēram tas jau ir noziegums pret bērniem. Jā, un kā reiz arī viens no lielākajiem mītiem arī ir, kad gaļā ir dzels, ja? Gaļā ir dzels un bērnam vajadzīgs ir dzels, bet tik daudz cilvēki, kas lieto gaļu, kurus es pazīstu, kuriem ir dzels deficīts, un viņi lieto augstas kvalitātes lielopu gaļu, un viņiem ir deficīts. Vai arī vislabākais, kas ir, kad fitnesa treneri saka, ir vajadzīgs sabalansēts uzturs, un pēc tam komatiņš, bet tev vajag A, B, C, H, B vitamīnus, jo tu ar to sabalansēto uzturu, kuru es tev ieteicu, tu visu uzņemt nevari. Ja? Tad jau tas nav uzturs sabalansēts. Tas, ko es piedāvāju pasaulē, ka tad, kad mēs noņemam nost to visu dzīvnieka izcelsmes produktus, mūsu mums nevajag nekādu uztura bagātinātāju, ne H, B, C, D, neko. Tu vispār nekādas vitamīnas nelietoji? Es vispār neko nelietoju. Es nobraucu 2000 km pa visu vasaru ar ričuku un tikai tagad beidzot es salūzu, nobraucot lielāko, tāpēc, kad iegāju kompānijā, kur bija slimi cilvēki, tā teikt, un imunitāte bija lejā, un tad arī sanāca nedaudz noķert kaut ko. Bet jā, es neko nelietoju, jo D vitamīns ir saulē, D vitamīns ir sēnēs. Es gan kā vegāns, es gribētu pieslēgt klāt sēnes, ja? Man tas ir ļoti interesanta tēma. Es sēnes uzskatu tuvāk par dzīvnieku. Šito es kaut kur lasīju, bet Kā dzīvniekam. Es te nesaglabāju sev pierakstos, bet viena no kopējām lietām ir, ka augiem ir fotosintēze, kas attiecīgi sēnēm nav. Un, visiem augiem ir fotosintēze? Jā, visiem augiem. Tas ir viens. Otrs, ka sēnes, līdzīgi kā dzīvnieki, ņem enerģiju no glikēna. No cukura? No cukura, jā, no cukura. Lūk, tas ir viens. Un vēl bija momenti, bet tas pa sēnēm es aizmirsu, jā, pierakstīt.
Kaut kur es lasīju, ka sēnēm nepatīk, ka viņas ķipā varētu ēdot un apmēram, ka viņas... Sēnes, jā, vienkārši kāpēc sēnes? Es noņemtu no sēnes un spilku klāt medu. Vegāni nevar ēst medu. Jā, es domāju, ka var, bet izrādās, ka laikam ķipā nevarot. Es domāju, ka tās bites viņas savāc stipri pa daudz, bet it kā ne, viņas savācot cik vajag, cilvēks paņemot medu un noliekot cukuru vietā, it kā. Tā teica. Es domāju, vienkārši, ka bitēm nav ko darīt, viņas savāc viņu pa daudz, un cilvēks paņem liekot tā kā nosti. Tad tas nekādu kaitējumu neradīt, bet ķipā nē, tomēr it kā tur noliekot cukurs viņām nepatīk, viņas tur slīmojot ķipā un blā, blā, blā. Bez bitēm it kā pasaulē pizģēts būšot. Ja bites izradīšot, tad būs baigās problēmas. Kā reiz arī prasīja vienam biškopim, viņš teica, ka tās ir muļķības, kad bitītes paliekot mazāk, it kā tā neesot. Viņš saka, ka tā neesot, nezinu. Stati rāda vienu, katrs informācijas daudz dažādas, tā kā īsti nevar saprast. Jo tad nebūšot, kas aputeks neaugs un nekas neaugšot vairs normāli un viss. Jā, un lūk, cik tu bačiņu ilgi esi vegāns? 2 mēneši? Kaut kas tam līdz pusotrs, 2 laikam griezti. Jā. Un ar grēkošanas reizēm vēl piedevām. Tāpēc heiteri vai tā teikt, tu nav vegāns, tu ir dīrsējs un kas visi šitie te. Ja visi lieto tik daudz dzīvnieku valsts produktus, tā kā mēs dzīvot citā pasaulē. Es lieto tik minimāli, cik, es nav perfekts, bet es minimāli lieto. Ļoti minimāli. Lēnā garā, tas tā pārēja, viņa nevar būt strauja. Kad es te biju pie čomiem ciemos, baigi rīt gribējās picis stāvēja desnu, paņēma, sorry. Bet nenormāli rīt gribējās, cits nekas nebija. Tas jau nav gaļa. Nē, gaļa jau tur iekšā ir. 40% vai cik tur bija. Vienreiz skatījos cīsiņus. 26 grami olbaltumvielas un 40 grami gaļa. Tad es te ofisā bija picis, ķipa nedēst picis, vienkārši stāvēja gabaliņš vai 2 gabaliņi vai gabaliņš. Ķipa, viņi būtu izmetuši ārā. Es viņu apēnu. Tas ir tas pats, kas no musarņi, kas viņu izvilkt. Viņi jau bija izmest. Dēļ manīm nekas slikts dzīvniekam netika darīts. Tā bija uz izmešanu. Gaļu mest ārā, tas ir vispār augstākais grēks, kāds var gandrīz būt. Tu nokaus dzīvnieku un izmetis viņu. Jā. Tā pastāstīja, kā tev bija pirmajās dienās? Es nejūtu nekādas izmaiņas, neko. Bet es gaļu jau ilgstoši lietoju minimāli. Minimāli tā, ka stipri maza. Tad vienā brīdī tu vienkārši saprati, ka tu gribi... Es izlasīju sazvērestības teoriju, ka dzīvnieki pēc nāves sāpes vēl jūtot. Cik stipri, cik ko, un es iedomājos, ka viņas tur griež pēc tam un viņi jūt kaut ko. Es domāju, es negribu būt tā iesaistīts. Cerams, ka tā nav, protams, bet viss šitas te, ka viss tā nocērt galvu, viņi tur vēl skrien un tā tālāk. Tas ir ļoti dīvaini, kāpēc tā notiek, ja viņai smadzenes vairāk nav pievienotas. Tad viņi tātad kaut ko funkcionē, kaut ko jūt un tā tālāk, vēl bez galvas, bez smadzenēm. Tas ir vienkārši tas... Es tādas visas redzēju bērnībā, jā, tā gan ir, tā ir taisnība. Sāpes jūt vai nejūt, drīzāk cilvēks jūtās sāpes, kuras ir jūtas cilvēks, dzīvnieciņš visā savā dzīves laikā, un viss traģiskākais jau ir no visas gaļas tipiem, kuru nedrīkst ēst gaļu. Tā ir sarkanā gaļa, tā ir cūciņa un tā ir gotiņa. Jo gotiņa vēdās ir cilvēka mamma. Un ir pilns ar video, ka cilvēks, kad sāk dziedāt vēdas, govs dzied kopā ar cilvēku. Viņa dzied kopā. Viņa saprot mūs tāpat kā es tevi. Viņai ir cilvēka acis. Bet vēdās, protams, mēs runājam par vegānismu, bet vēdās piens un piena produkti ir atļauti. Jo govs 5000 gadu atpakaļ, 5-6 gadu atpakaļ dzīvoja mīlestībā, pārticībā, un viņai piens lija pāri malām, un tā dziedāja gotiņa, piens lija pāri malām, un tad cilvēks to pienu, lai viņš nerūktu kaut kur, viņš ņēma pie sevi. Jā, bet ko tie vēdisti tie govimi dara? Viņi ļauj viņai nodzīvot līdz galam, viņi nomirst, un viņi norok viņu vienkārši, ja, tā kā cilvēka apmēram. Laikam, jā, Indijā arī slimās govis, viņas palaiž vaļā, viņas staigā, un Indijā var redzēt daudz pilnām. Slimās govis? Slimās govis, jā, viņas nenogalina, jo tas ir svēts dzīvnieks. Pagā veselās nogalina vai kā? Veselās piens. Slimās staigā apkārt, jā.
Ķipas slimās nenogalina, bet veselās taču arī nenogalina. Nu, vienkārši no Veselās arī veselējām nenogalina, paņēma jā, piena, viņas- slimās vienkārši staigā. Viņas staigā pa pilsētu, jā, es neatceros, kur tā bija pilsēta. Kaut kur es kaut ko tādu redzēju. Delī, man liekas, tas bija Delī. Gar jūru staigā bija baigi interesanti. Kūciņas labās. Kūciņas ļoti labās. Jā, šitā ir it kā sāļā karamela, bet man liekas, snikerā vairāk sāls, ne, iekšā, kā tev liekas? Šitā ir saldāk, man tā vajag. Man liekas, viņas saldāk, jā. Vai ir tev kāds produkts, kurš visvairāk pietrūkst no dzīvnieku izcelsmes produktiem? It kā nav tā, ka baigi. Man kaut kad vienu dienu man bija, ka baigi prasījās kaut ko, jebko. Kaut kādu sieru vai kaut ko, bet kaut kā man atlaida. No tā, es uz pārtiku neesmu izvēlīgs. Es varu ēst pa vienkāršo un es ēdu, lai dzīvot, nevis dzīvot, lai ēstu. Ēdu, lai Kaut dzīvo. gan ēdu es daudz es ēdu. Nu. Bet vegāniski pārsvarā. Nu, tas ir tā kā pastāstīšu interesantu stāstu. Nesen skatījos Animal Planet, un tur 15 lauvas uzbruka begimotam. 15 lauvas. Viņas viņu mocīja 6 stundas. Un tas viss beidzās ar to, ka nogura gan viens, nogura 15 lauvas, un viņas aizgāja gulēt. Nu, un tie pārraide beidzās, bet stāsts par to, ka viņas nevarēja nomušīt vienu zālēdāju. Begamotam bija zāle. Jā, un par to, ka daudz ēd, jā, tas man arī ir, kad auglīši, dārzenīši, es jūtos reāli kā zālēdājs, jā, ka to var ēst, un tādā čiliņā dzīvo, tā kā jā, visi kā... Daudz ēd. Daudz ēd, jā, un liekas, varu nav, jā. Tā kā, labi, ejam tālāk. Vai tev bija kādas grūtības saskarsmē ar ģimeni vai draugiem? It kā nē. Kaut kad, kad es sen atpakaļ, nezinu, man bija kādi 30 gadi mazāk laikam. Es pa veģetārieti biju kaut kādas vienreiz toču, man liekas, pat 2 mēģinājumi bija kaut pusgadu līdz gadam noturējās. Un tad bija, man liekas, tā, ka uz maniem lūrēja tā kā uz dīvainī. Tagad laikam ir pieeduši, ka es tāpat jau dīvains ir tā pofīgi. Tas vegānisms tur vairs neko neietekmē. Viņš vairs nevar ietekmēt. Viņš jau ir bezspēcīgs laikam. Bet tas īstenībā ir baigi slikti, ka uz tiem vegāniem lūrt tā kā uz dīvaņiem, jo daudzi cilvēki varbūt no to arī baidās un tāpēc nekļūst par vegāniem. Lūk, tas arī ir lielākais. Tas nav īstenībā normāli, lielākais mīts, ka vegāni ir pelēki, jā, un to man arī visu laiku kādi tur čuģiki un kas tur. Pelēki, čuģigi un vēl viss pārējais, lai gan mēs neko beigtu neēdam un sapujušu, jā, tā kā viens puisīts teica, māmu, kāpēc tur rakstīts svaiga gaļa? Nu, tā kā var būt svaiga gaļa, ja tas nav svaigs produkts, ja? Kad viņš bija svaigs? Svaigs silts, ja? Svaigs silts kā Gruzijā. Gruzijā iet gotiņa, gribi, viņi tev tur paņem, bet tā gotiņa staigā, ja? Cūciņa staigā, viņai ir izvēle staigāt. Bet jāierobežo jau būtu tās lielās fermas, ka tam dzīvnieciņam nav dota iespēja pat paiet, pastaigāt, pasmieties. Tas ir pats galējais. Tas ir pats galējais. Pa lielām jau arī tā brīvā staigāšana un tur kaut kādi uzbrukt citplanētieši cilvēki ēda un ļauj cilvēkam staigāt, bet kaut kur uznāk uz peukti, vai nost paņem apēd. Cilvēki būtu laimīgi. Kaut kāda super attīstītā raskam cilvēki tāpat kā dzīvnieki cilvēkam. Tad redzēt, kas tas ir. Varbūt tas jau līdzīgi notiek. Ja jau mēs turpinām karot un kāds skatās no malas. Vai arī kaut kas jau gan jau ka ir. 100 gadu laikā, kā tev liekas tas fakts, ka 100 gadu laikā no 19. līdz 20. gadsimtam cilvēku lielums pasaulē palielinājās pa 5 miljardi. Tas vispār ir reāli. Tā kā 100 gadu laikā 5 miljardi populācija izauga. Un te ir tas stāsts par to skatās, un kā arī notiek, un varbūt tās arī kāds arī tieši tādā veidā arī manipulē ar pašu cilvēku. Nezinu, ja visi būtu vegāni, tad pofīgi cilvēki varētu neierobežoti būt. Viņi nekādas ciešanas un neko neradītu. Nu jā, un vēl milzīgs mīts. Es sāku arī meklēt, googlēt, tagad moderni meklēt ChatGPT.
Man nepatīk Nepatīk ChatGPT. Bet viņš jau tagad jau tu vairs Google nevar jau neko atrast. Tu rakst Google, tev izmet AI kaut kādi jau. AI, nu viņš uzreiz Man nahuj tas AI, es gribu kaut ko. Kaut gan viņš jau it kā izmet arī to vispārējo informāciju. Es nezinu, man patīk pašam skatīties, analizēt kaut ko tādu palasīt. Tad te ir, viņš ir vienīgais pareizais izmet kaut kādu viedokli, apmēram. Nu, ar viņu var arī diskutēt. Tā kā pa B12 vitamīnu. Kad drāsties, ja viņi varēs tam, kas viņam pievērsīsies. Līdz tam man viņš pohuj neinteresē. Mums jau bērni neskatās. Cerams, neskatās. Kaut gan tagad jau bērni ir advancēti pohuj. Jā.